Esiet sveicināti jaunas nedēļas sākumā. Tā kā brīvdienas esam aizvadījuši sekojot līdzi balsošanas aktivitātēm, tad arī šodienas raidījumā skatieties. Sestdien pašvaldības organizētos autobusus izmantoja ap 100 balsotāju. Arī Talsu novadā pilsoņu aktivitāte bijusi lielāka nekā pēdējās Saeimas vēlēšanās. Talsinieki balsošanas rezultātus uzskata par likumsakarīgiem, un Vandzene aizvadījusi lielos dziedāšanas svētkus. Ja arī pašvaldība šodien nebūtu organizējusi autobusus, es tos 20 kilometrus līdz vēlēšanu iecirknim visticamāk arī būtu nogājis kājām. Tā sestdien atzina Ģibuļu pagasta iedzīvotājs Andrejs Zvīgulis. Viņš ir viens no tiem vēlētājiem, līdz kura mājām ikdienā satiksmes autobusu maršruti nesniedzas. Ja skolēnu autobusu šoferi ik rītu zina, kurā ceļa galā gaidīs kāds no bērniem, tad sestdien riteņi ripoja uz Dulo. Būs vai nebūs kāds vēlētājs palicis bez transporta. Drošības pēc, lai nenokavētu jau pusstundu pirms autobusa ierašanās, meža malā iznāca Andrejs Zvīgulis. Vecās mātes onkulis bija strēlnieks, tēvs bija divīzijā iesaistīts. Tie ir asinslējuši cīnījušies, un es tagad sēdēšu. Pašvaldība norīkoja papildus autobusus 9 maršrutos. Ģibuļu pagastā no Kraujām līdz Spārei autobusu uzņēma 6 pasažierus. Arī 6 balsis ir balsis, ja? Visādā ziņā. Tā ir vieta, pa kuru maršrutu mēs braucām, šeit nav satiksmes autobusu, un šie cilvēki, acīm redzot, arī nebūtu nobalsojuši. Tā kā es uzskatu, ka mēs esam labu darbu izdarījuši. Un kā pārējiem jūsu šoferiem, vai jūs jau zvanījāt viņiem? Nav autobusi pilni, bet jebkurā gadījumā tukša autobusu neviens nav izgājis. Man, piemēram, transports nav. Pašam sievai vakar iztaisīja operāciju Rīgā, šodien viņa atvedis mājās. Viņa arī Rīgā nobalsos, tur Stradiņos, tur arī viss norganizēs. Atšķirībā no iepriekšējā gada vēlēšanām, kad Spāras iecirknī balsotāji ieradās ar pārtraukumiem, šoreiz referenduma dalībnieki pie urnas plūda kā straumīte. Pirmais balsotājs ieradās jau līdz ar iecirkņa atvēršanu. Kā viņi tik agri? Vietējais un makšķernieki. Pēc tam droši vien tālāk sekoja ceļš uz ezeru. Jā, mēs novēlējām neasakas, viņa aizbrauca. Sestdien sastaptie vēlētāji atzina, ka vairs neviens neanalizēja, vajag vai nevajag iet uz referendumu, kā lai latvietis nenāk aizstāvēt savu valodu. Jūs arī jau esat nobalsojis? Jā, es pie reizes arī nobalsoju. Un kāpēc jūs piedalāties referendumā? Kāpēc? Tas mums pilsēņu pienākums. Ja kungi salaiž dēlī, tad kādam tad ir jālabo viņas kļūdas. Un kā jums šķiet šodien izdosies labot to kļūdu? Noteikti. Ja mēs visi, kā viens, sausimies un iesim savu izvēli, izdarīt savu pienākumu latviešu, tā arī būs. Jūsu draugu, paziņu, kolēģu vidū ir arī kādi, kas neies šodien? Nezinu tādas. Man nav nekas pret mācīties krievu valodu skolā, lai to mācītos arī mani bērni vai kaut kā tā, bet Latvijā es tomēr gribētu, lai runā latviski. Kas vispār varētu pēc šī referenduma mainīties? Mēs varbūt apzināsimies to, cik svarīgi ir nosargāt to savu nāciju, savu tautu, savu valodu, savu kultūru, jo viņi šobrīd ir apdraudēti, protams. Lai gan neviens no vēlēšanu iecirkņiem par aktivitāti nevarēja sūdzēties, vislielākās rindas, protams, bija Talsos. Kā tev šķiet, kāpēc vispār tik tālu nonāca, ka šeit ir referendums? Jo mēs neesam, mums nav iekšā tā nacionālā pašapziņa. Tas viss ir katram pašam sevi iekšā jāapzinās, tā valoda, tai valodai tas spēks, ne tik daudz tā paša svētku svinēšana. Mēs svinam, piemēram, Helovīnas, Valentīna dienu, bet īsti nezinām, kas ir Mārtiņa diena, kas ir meteņi, kas ir vasaras salgrieži. Tas viss jau ir, un arī ļoti daudz kas atkarīgs, ko vecāki mums ir iemācījuši par to, ko mums skolā iemāca. Talsu novada pašvaldība vēlēšanu iecirkņos sestdien nogādāja 102 cilvēkus. Pie reizes nokļūšana centrā izmantojuši, lai papildinātu arī pārtikas krājumus. Viņi atgriezās mājās, lai vakarā gaidītu referenduma rezultātus. Sanita Liepiņa, Jurģis Rudaks, Talsu televīzija. Sestdien Talsu novada balstiesīgo vēlētāju aktivitāte sasniegusi 71%. Salīdzinājumā ar pēdējām Saeimas vēlēšanām kāpums ir par gandrīz 15%.
Talsu novadā pavisam nobalsoja 19,231 vēlētājs. No tiem 307 balsoja par, bet 18,902 vēlētāji balsoja pret krievu valodu kā otru valsts valodu. 22 balsošanas zīmes tika atzītas par nederīgām. 3 Talsu vēlēšana iecirkņos pavisam kopā nobalsojuši 7,966 pilsoņi, no kuriem 104 balsojuši par, bet 7,856 bijuši pret. Procentuāli visvairāk vēlētāju pār krievu valodu balsojuši virbos – 9,6%, bet vislatviskākie balsotāji mīt Līvagu pagastā, kurā tikai 0,2% pilsoņu teikuši jā krievu valodai kā otrai valsts valodai. Rojas novadā pie balsošanas urnām devušies 2612 Latvijas pilsoņu, no kuriem 32 balsojuši par, bet 2579 pret. Mērsragā balsotāju skaits bijis 1094, no kuriem 10 teikuši jā, bet 1080 balsotāju ne krievu valodai kā otrai valsts valodai. Dundagas novadā sestdienas tautas nobalsošanā piedalījušies 2612 pilsoņu. Par balsojuši 18, bet pret 2589 pilsoņi. Novada iedzīvotāji tautas nobalsošanu uzskata par apkaunojumu Latvijas valstī, bet tā rezultātus par likumsakarīgiem. Kā jūs vērtējat sestdienas tautas nobalsošanas rezultātus? Es domāju, tā tam bija jābūt. Jūs pati devāties balsot? Jā, noteikti. Nevajadzēja jau pieļaut tik tālu, bet, kā bija jāiet, tā gāju. Kā jums šķiet, kas tagad sekos? Būs kaut kāda atbildes reakcija? Nekas tur nebūs. Viss būs normāli. Kā bijis, tā būs. Bet vai tagad nesanaidos vēl vairāk tās abas puses? Nē, taču visu laiku dzīvojuši mierā, kāpēc lai naidotos? Mūsu pusē varbūt ne, bet Daugavpils droši vien tādā pusē noteikti, ka varētu būt kaut kas. Domāju, ka tur nekas tāds īpašs nesakos, izņemot atkal tur politiķi savā starpā tur diskutēs un tā. Jūs pēdējās Saeimas vēlēšanās piedalījāties? Tikai atlaišanā. Šoreiz tomēr nolēmāt, ka jāiet? Jā, šoreiz aizgāju. Kāpēc tā? Principēc. Es negāju. Tas bija vienīgais variants, kā varēja izvairīties no šitiem tādām muļķībām. Tas bija balsojums Antiņš pret Ivānušku. Ja tādu zīmogu vajadzēja pasalikt, jo tas ir viss politiķu darbs. Kā vispārīgi iedomājas cilvēku to prātā, kaut kādu Lindermanu tur klausa vispārīgi. Kas vispārīgi, kur viņš ir cietumā, tā kā Vaiķi Freibergs teiks pareizi. Viņi klausa, kā tur te jau iznāks, beigās tās Baltkrievs atulītos prasīs, lai otru valodu iemtājas, vai ne tā? Tā es domāju. Kā jums šķiet, tagad sekos kaut kāda atbilde no viņiem? Atbildes reakcija? Ne jau no šiem vietējiem, tur tālāk augstāk. Tā kā vakar jau teicu, ne jau šitie Krievi to tājas, tur tādā galā. Kamēr vēlēšana iecirkņu darbinieki pieņēma pēdējos referendumu apmeklētājus, Vandzenē vakars tika aizvadīts muzikālās noskaņās. Lai gan koncerta, kurš jau kļuvis par pagasta tradīciju, nosaukums ir dziesma visām paaudzēm, tautas nama vadītāja Dace Jankevica atzina, ka šogad tos droši var devēt arī par lielajiem Vandzenes dziedāšanas svētkiem. Koncerts dziesma visām paaudzēm Vandzenē jau kļuvusi par spēcīgu tradīciju. Tam pierādījums ir pārpildīta skatītāju zāle un atkārtot saucienu pēc katra priekšnesuma. Ja mēs gribam jāatkārto, tad... Izstaigā sestdienās, svētdienās Vandzeni. Liekas, nav neviens, viss tukša Vandzene, vai ne? Bet, ka šeit atnāca šodien, man prieks pa vandzeniekiem, ka daudz šis pasākums ir izdevies. Viens no skatītāju novērtētākajiem priekšnesumiem bija Balmaņu dzimtes dāma izpildītā dziesma par ceļu pretī rudenim. Mamma to, ka viņa dziedās šodien, viņa uzzināja tieši pēc brokastīm, kas viņai pie galda pateica, ka man vajag, kas piedzied otro balsi. Un tad mēs pielicām kājās, un es viņai devu tā kā koka karot par mikrofonu, un tas viss tapa šodien. Parasti ikdienā pakļaujoties tādām dūlībām. Dziesma ir mana sirdslieta, un man liekas, ka man ar kājām pa priekšu nesīs, un es arī vēl dziedāšu dziesmu. Veids, kā Arnis Pelcaus nonāca koncertā, ir diezgan tradicionāls. Atnāca līdz sievai, bet beigās pieteicās pats. Kādu dziesmu tad nākamgad varētu? Doma ir tāda pa 3 runčiem. Tad jau jums jāsameklē vēl 2 partneri. 2 runči, jā. Varbūt šokar jums vajadzēja vērot tos konkurentus, varbūt tur ir tie 2 runči. Ir jau padomā tie 2 runči.
Vai viņš šovakar uzstājās? Nu, arī. Koncerts dziesmu visām paudzēm ik gadu sākas ar sapņu sarakstu uz 3 lapām, jeb talantiem, kurus tautas nama vadītāji gribētu redzēt uz skatuves. Pēc tam sako mēģinājumi viņus pierunāt. Ir cilvēki, kuriem es lūdzu jau 9. reizi, un viņi man ir atteikuši, bet es zinu, ka pienāks tā diena, kad viņi man neatteiks. Ir tādi cilvēki, kam es zvanu, un viņš jau smejas. Es saku, jā, ir atkal pagājis gads. Pēc sarunas ar Baņu Jānu, kas šovakar dziedāja, ko dēlu pacēlu uz rokām. Es lūdzu, ļoti nožēloju, es varbūt varu parādīt. Jāni, lūdzu, Jāni, lūdzu, Jāni, lūdzu, lūdzu. Un vēl kādas 5 reizes, kamēr viņš man teica, es aizbraucu tikai paskatīt. Un es domāju, ka jebkurš, kas tur tiek ļoti, ļoti lūgts, viņš sākumā nevēlas, bet pēc tam viņš mīl šo vietu, mīl šo skatu, mīl dziesmu. Es pat domāju, ka nākamgad man viņi visi ir vieglāk dabūt, bet nevienmēr otrreiz gaida to pašu dziedātāju, vienmēr jau jādabū jauni dalībnieki. Taču Rūtu Bergmani tautas nama vadītājai nenācās pierunāt, jo izrādās, ka viņu koncertā pa kluso jau bija pieteikusi māmas māsīca. Pirmajā brīdī tu gribēji teikt ne? Nē, man bija pārsteigums, ka ir cilvēki, kas manā vietā var pieņemt lēmumus par dziedāšanu. Bet man jau nav grūti, es jau varu pat dziedāt. Un dziesma man arī no tās, un es zinu, neviens manā vietā to nedziedās. Vēlāk tavā kaitā rudens oglē. Koncertā skatītājus priecēja 16 priekšnesumi. Jaunākā dalībniece mācās 7. klasē, bet vecākā jau sasniegusi 66 gadu slieksni. Skatītājiem tā ir iespēja savu kaimiņu vai paziņu ieraudzīt pavisam citā gaismā. Uztraukums bija pirms uzstāšanās? Protams. Kā var tikt galā ar to uztraukumu? 100 grami. Kultūras? Alkoholam. Tas nav tā vienkārši, ka es ar to nodarbojos ikdienā, kad es tagad uzēju uz skatuves un visu var nodziedāt. Ja? Tāpat ir uztraukums, tāpat ir sagatavošanās un gribās vienmēr visu izdarīt labāk, nekā tas sanāk un tā. Ko tu šovakar saprati, cik daudz tu vari? Nu, vienmēr jau var labāk. Pirmā vietā rudens ogle patika, ko Sandra vai arī vanzeniece izmantoja. Pēc tam Steinberga artis, ja? Kas dziedāja. Daudz jāpiestrādā pie mūzikas pavadījuma. Fonogrammas ir pa skaļu daudzās dziesmās. Bet, visā visumā man patika. Ja tu dod no sirds uz sirdi, tad nevar kļūdīties, tā atzīs koncerta dalībnieki. Viņi ir pierādījuši, ka Vanzenē ir spēcīgas dziesmu saknes. Šeit mācījos skolā, šeit bija ļoti spēcīgs koris, par ko man tiešām sāp sirds. Es ļoti ceru un ticu, ka tas viss atjaunosies. Šeit bija ļoti spēcīgs jauktais koris. Šobrīd, paldies Dievam, šeit ir sieviešu koris, bet bērni Vanzenē dziedājuši vienmēr. Un es tiešām novēlu atgriezt tās vērtības, lai bērni brauktu uz dziesmu svētkiem un Vanzenē skanētu koris, skanētu dziesmas. Tā kā sestdien visā Latvijā valdīja īpaša noskaņa, arī vanzenieki koncertu noslēdz uz latviskas nots, lai atkal kopīgā dziesmā vienotos nākamgad koncerta 10. jubilejā. Sanita Liepiņa, Jurģis Rudaks, Talsu televīzija. Paldies, ka skatījāties! Pirmdienas raidījums ir izskanējis. Uz tikšanos nedēļas vidū, trešdienā.